Uz priekšu paslaužās, bet attur viņi. Ripa gan zonā un... Pārvārtiem met Karsums. Karsums. Galviņš, Karsums. Sproks vārds priekšā. Redzījums, Sproks. Un Ripa. Nav, tomēr tur labi cīnījās vārds priekšā Jānis Sproks. Vētrēns Rīgas Dinamo. Uzbrukums turpinās. Karsums. Galviņš. Un šeit cerībā uz Riku, šeit Karsums un Ripa nav vārtos. Likās jau vienās Šindels, Vargs. Vargs. Meklēja iespēju un atrada Cipulim metienu iespēju, bet teicam spēlē Labānovs. Dāls, Podziņš. Citāt ar tamāņu spēlē pretinieka aizsardzības zonā. Dāls. Ieslēdzās Lucenijos un Ripa vārtos! Guntis Galviņš, bet no Jevgeņija Labānova Ripa ielica vārtos. Guntis pieslēdzās uzbrukumam, Lucenijus bija viņa vietā un Lucenijusam piektā piespēle šķiet. Redzam. Metiens pret plecu atcitās Labānovam. Sproks, Karsumam, Ozoliņš un Labānovs. Ka šo trūkumu viņš novērtīs. Sproks un Labānovs. Arī Melins. Bukārts. Nu, šeit bloķēšana, jā, tā arī ir. Zenis Lundmarks. Nu, nevajag šāds sasums, ka var nopelnīt atbildes noraidījumu. Tas ir šādi tiesnešu lēmumu, bet, nu, es domāju, viņa viedoklis šajā gadījumā nav galvenais. Neriskēja dot gar zilo līniju, Abdulins bija diezgan tuvu. Šindels, atcīt Labānovs, Cipulis un atkal Labānovs. Ripa nebija piespiesta un 2 minūtes otrajam numuram par bloķēšanu. Sastāvā. Noskatāmies, ko viņš izdarīja. Ripa nav tomēr piespiesta. Jā, Cipuls paspēja uzsist un tā izslīdēja cauri turpiniem. Karsums. Sproks, Karsums un Ripa vārtos! 2-0! Teicams Mārtiņa Karsuma metiens vārtu augšējā stūrī un jāuzslavē arī Jānis Sproks. Ribanīgs saspēle Karsums, Sproks, Karsums un izņem Jevgeņiju Labānovu Ripu no saviem vārtiem. Jevgeņijs Labānovs šajā gadījumā bija bezspēcīgs. Metiens zem vārtu pārlikņa un visu, ko varēja, viņš bija nosēdis. Bet, protams, Šojevam, Subodinam. Lundmarks. Ļoti pareizi nospēlē. Un Krisko to pamanās glābt komandu. Pēdējā sekundē. Glāb savus vārtus un izcīna pirmo sauso spēli, bet Rīgas Dinamo izcīna trešo uzvaru pēc kārtas. Šodien pret Astanas Baras. Laba spēle Dinamo izpildījumā un arī galvenais, kas no spēles ir, tā ir uzvara un 3 izcīnīti punkti.